Jau nākamais mums ir konstruktors no Makebloka. Šajā gadījumā šis ir Make M-Bot otrais modelītis. Attiecīgi šajā gadījumā mēs jau varam daudz ko vairāk konstruēt, ja šo iepriekšēji robotiņi mums bija tīri vadāmi izmantojot kodu, nebija kaut kādas uzbūves iespējas, tad šajā gadījumā šis gan ir vienkāršais komplekts, bet šeit ir iespēja arī kaut ko jau uzbūvēt un attiecīgi tad jau programmēt grafiskajā programmēšanas vidē. Un tad vērsim vaļā, skatīsimies, kas mums šeit ir. Tad šeit mums atverot kasti, mums smuki ir priekšā parādīts, kas mums ir komplektā. Tātad komplektā mums ir vadības bloks, ir pamatplate. Tad šeit mums ir pamata konstrukcija braucoša robotiņa izveidei. Tad šeit mums ir pamatplate, kur mēs attiecīgi pievienojam, ja mums ir kādi sensori. Šis ir vadības bloks. Un tad tālāk jau šeit mums ir, skatāmies, kas mums šeit ir tālāk. Un tad šeit mums ir dažādas šeit mums ir pieejamas dažādas konstrukcijas detaļas, riefas, instrumenti. Attiecīgi komplektā mums ir viss, kas nepieciešams, lai mēs attiecīgi šo robotu uzbūvētu. Un šeit mums ir sensori, lates, nepieciešamie vadiņi. Un šeit mums ir motoriņi. Tad īsumā šodien tas mums ir viss. Tad gaidiet no mums nākamos video, kur jau mēs stāstīsim, rādīsim, kā viņus izmantot darbībā.